1988. gada PSRS hokeja čempionāta finālsērija. Pārbaudes spēle starp Rīgas Dinamo un Vašingtonas Capitals. Samsung Premjerlīgas zvaigžņu spēle pret Baltkrievijas čempionāta zvaigznēm. Viena no Latvijas izlases episkākajām visu laiku spēlēm pret Baltkrieviju. Kas apvieno visus šos notikumus? Atbilde slēpjas šī video nosaukumā – Rīgas Sporta pils, jo visi šie mači norisinājās šajā bez šaubām leģendārajā vietā, par ko arī ir mūsu šodienas stāsts. Tie ir hokeja stāsti, sekojiet mums YouTube, lieciet laikus, rakstiet komentārus un arī nosūtiet šo video saviem draugiem, kuri interesējas par hokeju. Bet mēs sākam! 1970. gada 15. aprīlī Rīgā beidzot parādījās vieta ar jumtu, kur varēja spēlēt hokeju jebkurā gada laikā. Rīgas sporta pili uzbūvēja pēc arhitektu Oļģerta Kraukļa, Birutas Burčikas, Arijas Išhanovas, Lilianas Kraukles un Maijas Rītas Skalbergas projekta. Bet ņemot vērā padomju varas iestāžu mīlestību pret tipveida ēkām, arī Rīgas sporta pili nevar uzskatīt par kaut ko unikālu, jo arī tā tika būvēta pēc Vissavienības projekta. Termiņš bijis, un tieši tāpēc arī neļāva projektēt kaut kādu individuālu projektu, bet bija jāņem pa pamatu kaut kāds Vissavienības tipa projekts, kura pēdējā redakcija bija uzbūvēta Almatā. Un tam mums speciāli sūtīja komandējumā uz turieni, lai mēs apskatāmies, kā tas dabā izskatās. Tā bija tāda vienstāva ēka, tā saka, viss vienā līmenī. Un tā tik daudz es tur, paspēju izdarīt, ka to māju uzcēlu vismaz 2 stāvos un to iekšējo plānojumu pilnīgi pārveidoju. Tomēr Rīgas sporta pils ēkai bija viens elements, kas to atšķira no citām līdzīga tipa ēkām. Tas ir Rīgas ģerbonis uz Rīgas sporta pils durvju rokturiem. Dāvana no Ungārijas, jo tieši šajā valstī tika izgatavotas šīs durvis. Rīgas sporta pils ietilpība bija 4500 cilvēki, taču reāli uz hokeja spēlēm nāca krietni vairāk cilvēku un dabūt biļeti uz Rīgas Dinamo spēli nebija tas vieglākais uzdevums, jo pieprasījums noteikti bija lielāks nekā piedāvājums. Lai arī mūsdienas šī arēna no mūsdienu viedokļa arēna izskatās diezgan veca, nērta, īpaši tiem cilvēkiem, kuri pabijuši uz hokeja arēna Rīga, tomēr savam laikam tā tiešām bija moderna un arī komfortabla vieta, kur baudīt hokeju. Kad tika uzbūvēta Rīgas sporta pils, tad Rīgas Dinamo vēl spēlēja PSRS čempionātā 2. līga, jeb pēc spēka 3., bet arī tā cilvēki labprāt piepildīja tribīnes. Savukārt, kad Rīgas Dinamo iekļuva augstākajā līgā, tad, protams, cilvēku interese kļuva vēl lielāka. Un līdz pat PSRS sabrukumam Rīgas Dinamo spēles Rīgas sporta pilī gandrīz vienmēr bija pilnībā izpārdotas. 80. gadu beigās Rīgas sporta pilī norisinājās vairāki jaudīgi mači. Pirmkārt, tā ir PSRS čempionāta finālsērija, kura Rīgas Dinamo spēlēja pret varenu Maskavas CSKA, un, lai arī rīdzinieki finālā zaudēja, tomēr Rīgas klubam tas bija milzīgs sasniegums, ņemot vērā to, kādi resursi bija pieejami Rīgas klubam un kādi resursi bija pārējām PSRS čempionāta komandām. PSRS 42. augstākās līgas hokeja čempionātā Rīgas dinamiešiem sudrabs. Savukārt 89. gada septembrī Rīgā ierādās Vašingtonas Capitals. Pirmo reizi Rīgā spēlēja Nacionālās hokeja līgas komanda.
Par šo spēli ir arī detalizētāks raksts portāla sportaziņas.com, linku uz to jūs varēsiet atrast video aprakstā. Liek piebilst, ka skatītāju interese bija vienkārši milzīga un, protams, ka ne visi cilvēki, kuri gribēja ieraudzīt Washingtonas Capitals, varēja iekļūt arēnā. Lai arī tika piedzīvots zaudējums, tomēr diez vai līdzjutēji bija pārāk sarūktināti, jo pati iespēja ieraudzīt Nacionālās hokeja līgas komandu Rīgā jau bija kaut kas īpašs. Un tagad konkurss. Kopš pagājušā video man joprojām stāv neizlozēts OptiBet dāvanu komplekts, un es vēl vienreiz mēģināšu to izlozēt. Tātad noteikumi ir vienkārši. Komentāros zem šī video raksti, kas ir tavs visu laiku mīļākais latviešu hokejists, un arī uzraksti, kāpēc. Pirms nākamā video publicēšanas mēs izvēlēsimies vienu uzvarētāju, kurš arī saņems šo dāvanu komplektu. Bet mēs atgriežamies Krišjāņa Barona ielā, vieta, kur atradās Rīgas Sporta pils. Pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas Rīgas Sporta pils kļuva par nacionālo sporta bāzi, un ilgus gadus to vadīja Latvijas hokeja leģenda Helmuts Balderis. Taču, diemžēl, daudziem cilvēkiem šī vieta vairāk asociējas ar kaut kādām teltīm, gaitiņos, kur tirgoja apģērbus un citas lietas, nevis ar hokeju, jo, ja jūs kaut reizi 90. vai 2000. gados bijat Rīgas Sporta pilī, jūs noteikti saprotat, par ko ir runa. Ja, jūs ieiet iekšā un tur izskatās pēc kaut kāda tirgus, nevis pēc hokeja halles. Un jau šī gadsimta sākuma kļuva skaidrs, ka Rīgas Sporta pils ir novecojusi un Rīgai noteikti vajag jaunu hokeja mājvietu. Līdz jaunajai un modernajai hokeja arēnai rīdzniekiem gan vēl bija jāuzgaida, un Latvijas hokeja vēstures lapas joprojām tika rakstītas uz Rīgas Sporta pils ledus. 1992. gada savus pirmos mačus pēc neatkarības atgūšanas aizvadīja Latvijas izlase. Uzvarot Lietuvu ar 13-2 un Igauniju ar 6-3, komanda kvalificējas 1993. gada pasaules čempionātam C divīzijā. Un Sporta pilī izlase spēlēja līdz pat 2005. gadam, un tieši tajā gadā uz Rīgas Sporta pils ledus norisinājās viena no Latvijas hokeja visepiskākajām spēlēm. 2005. gada 15. februārī Rīgas Sporta pilī norisinājās mačs starp Latviju un Baltkrieviju. Likmes bija visai augstas, jo šīs spēles uzvarētāji iekļuva Turīnas olimpiskajās spēlēs, bet zaudētāji palika ne ar ko. Trešajā periodā Latvija atradās iedzinējusi ar 2-4, un 6 minūtes pirms trešdaļas beigām Leonids Pieresņevs izdomāja nomainīt vārtsargu pret 6. laukuma spēlētāju, kas arī deva rezultātu, un Armands Bērziņš panāca 3-4. Vēlāk viena no pretuzbrukumiem neizšķirtu panāca Jānis Sprūgts, un šajā brīdī Rīgas Sporta pils vienkārši eksplodēja, bet emocionālākais notikums bija vēl tikai priekšā, jo 2,5 minūtes pirms sirēnas Aleksandrs Semjonovs izvirzīja Latviju vadībā. Šeit pat man nav ko teikt, vienkārši paskatieties, kas notika tajā brīdī. Šī spēle, varētu teikt, arī kļuva par Rīgas Sporta pils atvadu dziesmu, jo tajā laikā jau būvēja arēnu Rīga, un principā kļuva skaidrs, ka pienāks brīdis, kad Rīgas Sporta pilī hokeju vairs nespēlēs. 2007. gada tika paziņots, ka ēka tiks nojaukta, un tas vietā tiks tur būvēti dzīvokļi, biroji, vēl kaut kas, bet nekas no tā joprojām nav noticis. Rīgas Sporta pils tika aizvērta 2007. gada 16. maijā, savukārt par pēdējo spēli šajā ēkā, par pēdējo hokeja spēli kļuva mačs starp Samsung Premjerlīgas jeb Latvijas čempionāta un Baltkrievijas ekstralīgas zvaigznēm.
Gadu vēlāk Rīgas sporta pilī nojauca, un pašlaik tajā vietā nekas neatgādina par to, ka kaut kād tur norisinājās vēsturiski notikumi Latvijas hokejā. Līdz ar to otrais hokeja stāsts ir noslēdzies. Paldies, ka šo laiku pavadījāt ar mums. Atcerieties uzrakstīt komentāru konkursam, ieteikt šo video saviem draugiem, ielikt laiku un arī piesakot sportaziņas.com YouTube kanālam, lai nepalaistu garām nākamos hokeja stāstus. Tiekamies!